Jā, vēl uz pāris noslēguma vārdiem pirms dodamies atlikušajās dienas gaitās, mēģināsim kaut kā apkopot. Ko es redzu jautājumos, man vēlreiz jāpasaka tas, ko mēs neiekļāvām prezentācijā. Vēlreiz par obligātumu. Tad šobrīd obligāti ērēķini saziņā ar valsts iestādēm, ar budžeta iestādēm, pašvaldību iestādēm, no 28. gada ar citiem uzņēmumiem, un tad tur bija jautājumi par fiziskām personām, internetu veikaliem, kā tur nav Latvijā šobrīd nav plāna nekāda ieviest, jo fiziskai personai nav sistēmas, kurā saņemt jūsu ērēķinu un to automatizēt. Apkopojot, ko es šodien dzirdēju, un Andris droši vien arī pievienos, galvenais faktors bija sākt. Ļoti daudz minējām vārdu procesi. Tas ir nenoliedzami, tad procesi ir jāpārskata un jāsaprot, kā ar tiem rīkoties. Vēl ko mēs sapratām, ka mēs nevaram šādi vispārīgi jums iedot gatavu atbildi. Situācijas ir dažādas, jūsu uzņēmumi ir dažādi, atbildes ir dažādas, un gala atbildība par to, kā rīkoties, paliks uz jums un ir jāmeklē. Nākamais, man liekas, ko manā diskusijā teica, atrast šim laiku, ierezervēt laiku. Un tad droši vien paskatoties uz to pamatu nedaudz, tātad mazajiem uzņēmumiem. Vai nu skatīties, vai jūs grāmatvedības sistēma jau nodrošina kādu iespēju šo darīt, vai meklēt portālu, kas to nodrošinās, lai jūs varat izveidot šos ēķinus. Daudz bija jautājumu, kā man rīkoties, ja man ir ārpakalpojuma grāmatvedis, kā tad es izrakstīšu rēķinus. Man liekas, pirmais, sazinies ar savu ārpakalpojumu grāmatvedi. Varbūt jau viņam ir risinājumi, kā to šobrīd darīt. Varbūt grāmatvedības sistēma, ko viņi izmanto, piedāvā portālu, kur arī varat izmantot jūs. Lielajiem saprast savas iesaistītās personas uzņēmumu iekšienē, satikties, sākt runāt. Vai vēl kaut kas ir, Andi, ko runājot ar valsts un dažādu organizāciju pārstāvjiem sadzirdēju? Jā, tad galvenais ir process 1:1 no papīra PDF uz ērēķiniem pārceļot nebūs ērts un var radīt neērtības. Tad, kad pārskatiet procesus, skatieties savos procesos, kā jūs to varat izdarīt, nevis meklējiet, kā jūs to nevarat izdarīt, jo visu var sakārtot, uzlabot, lai tas būtu ērti, jā, un neatlieciet uz pēdējo brīdi, jo tajā brīdī jūs būsiet pašā, kā saka, pēdējā vagonā liksiet iekšā neskaidrības, neērtības, kaut kas jāmaina, kaut kas varbūt nebūs pārdomās. Tāpēc, līdz ko kāds partners ir gatavs, sāciet lēnām, soli pa solim, jo, kā jau šeit minēja, viss ir iespējams, arī šiem parakstiem, jo ērēķins un e-paraksts neiet kopā, arī šim jau pastāstīja dažādākie risinājumi. Par PVN deklarācijām EDSā neuztraucieties, arī pastāstīja, ir varianti, kur tas der, un ir varianti, kuros primārā un noteicošā tik un tā paliek jau grāmatvedības programmas sagatavotā PVN deklarācija, kāds ir bijis līdz šim. Un jā, tas no tām vispārīgām lietām. Ceļa vārdi būs atrast laiku, atrast cilvēkus ar pieredzi, ar viedokļiem, vai tie ir draugi, kolēģi, sadarbības partneri vai jebkas cits, un sākt. Tā kā paldies jums liels, ka klausījāties. Un lai izdodas un turpinam darboties.